Čau, skatītāji! Tu noteikti domā, kas es esmu un kāpēc man rokās ir sarkans čemodāns. Nāc apsēdīsimies, es tev pastāstīšu. Jums noteikti katram dzīvē ir bijusi vai būs situācija, kad ir jāmeklē jauna dzīvesvieta, taču nevarēsiet izlemt un domas dalīsies, kur tad labāk dzīvot un kādu dzīvesvietu izvēlēties. Tieši šādā situācijā esmu nonākusi arī es. Mani sauc Austra, un turpmākajā laikā mēs kopīgi meklēsim atbildes un izvēlēsimies labāko dzīvesvietu gan priekš manis, gan arī priekš jums. Centrālā stacija ir vieta, no kurienes var doties dažādos virzienos. Tomēr es šoreiz nevaru izlemt, uz kuru rajonu tad doties pirmo, tāpēc šoreiz lūgsim palīdzību garām gājējiem. Sveiki, jaunieši! Vai jūs varat man uz mirklīti izpalīdzēt un izvilkt kādu no šīm te lapiņām un pateikt, kas tur ir rakstīts? Ķengaraks. Ķengaraks? Nu ko? Izskatās, ka būs jābrauc uz Ķengaragu. Bet kā tur var nokļūt? To man palīdzēs uzzināt labs draugs Edmunds, kurš dzīvo Ķengaragā. Jā, čau. Čau, Edmund! Klau, man tev tāds jautājums. Vai tu zini, kā var nokļūt uz Ķengaragu? Jā, tu vari braukt ar 15. trolejbusu vai 7. tramvaju. Tad laikam labāk ar 7. tramvaju. Ak tā, un Klau, vēl viens arī jautājums. Vai tu vari man šodien izvest pastaigā pa Ķengaragu, nu būtībā parādīt, kas jums tur labs tajā rajonā ir? Diemžēl es nevarēšu, bet es tev varu ieteikt uz draugu Rusla. Viņš šeit noteikti var izdodāt. Un kur es viņu varētu satikt? Jā, droši vari braukt tuvākajā laikā. Viņš tiek gaidīs pie Baunas halas. Nu reiz super, labi, paldies tev. Čau, čau. Nu ko, tik tālu ceļu uz Ķengaragu esmu atradusi. Bet, lai saprastu, kur doties, vajag taču arī iegūt priekšstatu par šo rajonu. Ķengarags atrodas Rīgas apkaimes dienvidu daļā. Rajons robežojoties ar Maskavas Forštaci, Šķirotavu, Rumbulu un Katla kalna apkaimi. Izrādās, ka tas esot bijis viens no pirmajiem tagadējiem Rīgas rajoniem. Kā vietas nosaukums pirmoreiz dokumentos parādījies 16. gadsimta otrajā pusē. Valodnieki gan nav viensprāts par tā izcēlesmi. Ķengaragu intensīvi sāka apbūvēt 20. gadsimta 50. gados, kad cēla divu stāvu tipveida dzīvojamās mājas dzelzceļa strādnieku vajadzībām. Nu tas arī izskaidro to, kāpēc Ķengaragā ir tik ļoti daudz šīs dzīvojamās ēkas. Nu ko, nedaudz vēsturi esam iepazinuši. Tagad atliek tikai noskaidrot, kā tad ir patiesībā un kā Ķengaraga iedzīvotāji dzīvo šodien. Ilgi gaidītais brīdis ir klāt un esmu Ķengaragā. Laiks satikt Ruslanu, kurš rajonā dzīvo 21 gadu. Viņš šobrīd mācās biznesa psiholoģiju un brīvajā laikā spēlē volejbolu, bet šodien ir gatavs iesties gida lomā un izrādīt savu dzimto pusi. Pastāsti man, kā ir dzīvot Ķengaragā? Ir diezgan interesanti. Ir ļoti daudz stāstu, kas te ir vispār noticis gan ar draugiem, gan vispār skolā. Tiešām, ko varētu daudz lietas pastāstīt, arī nodot saviem bērniem. Nu, to var man pastāstīt. Protams, mēs iztaigāsim cauri visām tām vietām. Tur arī, principā, es stāstīšu, kur kas ir noticis, kur mēs izklaidējāmies, kur mēs varbūt ar ragaviņām braucām vai slidinājāmies. Tiešām būs interesanti. Un kā vispār tev patīk Ķengarags, cik ilgi tu jau šeit dzīvo? Es jau dzīvoju vairāk kā 20 gadus, principā visu dzīvi. 21 gada. Jā. Kā tad tā sanāca? Vecāki šeit dzīvo vai kā? Jā, principā gan vecāki, gan vecvecāki. Un principā viņi arī vecvecāki nopirka šeit dzīvokli. Un ar to principā arī viss sākās. Pašam patīk? Man patīk ļoti. Es esmu ļoti pieredzis pie šī rajona. Un gan šeit arī draugi dzīvo lielākoties visi, gan arī klases biedri. Un principā nav nekas tāds, par ko nevarētu šeit pateikt.
Nu labi, nu tad staigāsim, redzēsim. Man jau nedaudz tā baisa, man liekas, dzīvot Ķēngaragā. Tas pirmais iespējas, cik daudz mājas un vispār tās klimats. Visur ir daudz dzīvokļu mājas, bet daudziem arī ir tāds priekšstats īstenībā tas, ka Ķēngaragā ir baigi bīstam, kas tā Moskačko vēl kaut kas. Bet vienīgā. Nu, re? Tas ir slavenais Ķēngaraga tirgus. Kāpēc slavenais? Ar ko viņš tik slavens? Tāpēc, ka tas ir centrs, ar to arī vispār šeit sākas. Tāpēc arī viss pieturas šeit ir saucās Ķēngaraga tirgus. Ķēngarags. Pats arī iepēcies šeit? Īsti gluži nē, tāpēc, ka šis ir otrais Ķēngaraga tirgus. Tas pirmais atrodas tuvāk manai dzīves vietai. Lai gan Ruslands tirgu neapmeklē, tomēr to dara lielākā iedzīvotāja daļa. Šeit notiek lielākā rosība, jo tirgus atrodas pašā Ķēngaraga viducī. Kā jau tirgu, arī šeit var atrast visādus lauku labumus, arī sarkanā ābolu, ar kuru turpinām pastaigu. Šī Ķēngaraga pietura. Jā, to es arī redzu. Starp citu, arī šeit arī notika viens atgadījums. Es atcerējos, mēs ar draugiem tieši bijām no bowlinga gājuši šeit uz pieturu, lai aizbrauktu uz mājām. Un šeit sēdēja tāda tantiņa. Mēs aizdomājāmies, kas ar viņu notika. Viņa visu laiku tā šūpojās greizi. Mēs sapratām, ka viņa nav sevī tāda iegrimusi, kaut ko salietojusies visticamāk. Un tad viņa vienkārši no somas izvelk nazari, pieceļās un skrien mums virsū un uzbruk. Ak, man Dievs, ko jūs darījāt? Mēs beigām prom. Nopietni, un mēs pēc tam piezvanījām policijai un arī ātrajai palīdzībai, un tad principā viņu arī savāca un aizveda prom. Nu, paga, tā ir tā ikdiena Ķēngaragā, vai tas bija tāds viens no retajiem gadījumiem? Tas varbūt ir viens no retajiem gadījumiem, ka tā notiek, bet es domāju, ka tas arī notiek arī citos rajonos. Tas Ķēngarags nav izņēmums noteikti. Klausies, nu tu man tā sabēdēji. Narkomāni, bezpajumtnieki, interesanti kadri. Pirmais iespējas tāds, visai dīvains. Tie ir stāsti, viņi, nav gluži vienkārši tie ir tādi stāsti, kas īsti nenotiek, varbūt ikdienā, tie notiek tiešām ļoti reti. Tad tu izraudzījies tos labākos kadrus, jā? Lai man tā, labāks tāds rajona iespējas būtu un tā, jā? Tiešām, šeit ir arī draudzīgi cilvēki un ir ļoti daudz pat draudzīgi cilvēki, tāpēc... Kādā ziņā draudzīgi? Viņi tā nāk un apskauj uz ielas vai kā? Tā, manuprāt, Latvijā tas tā vispār nenotiek. Latvijā ir cita mentalitāte. Kā tad izpaužās tie draudzīgie cilvēki? Atsaucīgi, tu domā? Jā, nosacīt, viņi ir atsaucīgi. Patiešām. Pāris soļus tālāk satiekam kādu kundzi, kura ir visnotaļ atsaucīga. Oi, kādas visādas zeķītes, čībiņas. Tā. Izskatās pašadīts. Paša adījāt zeķes? Pati adījāt zeķes? Sami zaļa? Да. Очень красивый, да. Kā jums vispār Ķēngaragā forši dzīvot? Strādāt arī? Нравится в Кенгераксе жить и работать? Да. Почему? Потому что я здесь живу. Вы šeit dzīvo. Visu laiku? Как долго вы тут живете вообще? 46-го года. Oho, ļoti Меня ilgi. папа латыш. Поэтому мы сюда приехали. Jā, viņai tēvs ir latvietis, tāpēc viņa arī šeit atbrauca. Vīrs lietuvietis. Nu, kā jūs teiktu par Ķēngaragu? Kuras ir tās foršākās vietas šeit? Какие самые вообще интересные места в Кенгераксе, так можно сказать? Что вам больше всего нравится? Для меня все интересные. Все нравится. Почему Да, так? все нравится. Я работала здесь Да, и живу здесь. да. Interesanti gan tā dzīve Ķēngaragā, uz katra soļa pa jaunam piedzīvojumam. Bet kas tad tur notiek? Čau, meitenes! Mēs tā skatāmies, kad jūs tāds foršs dejsoļs. Kas ir? Kamera, nekas traks. Jūs man arī varat kaut ko iemācīt? Mēs paši tagad trenējam. Es varu kādu vienu soli ar jums patrenēties kopā? Radīt klipu, kurus nofilmējām. Davai, forši. Mums ir tikai sākums. Kam jūs trenējaties? Mēs tagad klipus gribam likt, piemēram, Instagramā, YouTube, vienalga, kur ir iespējams. Tad es pazīstu slavenības, var teikt jau, jā? Mēs tagad centīsimies tā kā kļūt jau tā kā Man patīk, populārs dejotājs. Tu šīdā māki? Taču, ka nē. Paga, oi, es nevaru tik Es arī ātri. nevaru tik. Paga, mēģinam.
Nē, nu, Mēs centāmies, meitenes talantīgas. Jūs redzi, šitā arī jādara. Es tā nemāku. Kā jāgrozās vairāk kaut kas jādara? Jāpagriežās. Sānu, jāietupās. Jā. Un No? vēlreiz. Un jāpagriežās. Ir, es būšu dejotājs. Mamma! Jāpagriežās pēc tam uz otru, arī tas pats ar otru roku. Aha, nu forši, nu labi, paldies, meitene. Meitenes gan atstājam dejojot. Kas zina, iespējams būs nākamās Latvijas deju soļu pavēlnieces. Labāk netraucēsim un dosimies tālāk. Visur, kur mēs ejam ķēngragā. Daudz dzīvokļu mājas, bloku mājas, dzīvokļi vienkārši kur ir, un tad pēkšņi ir šī skaistā māja. Es tādā reāli gribētu dzīvot. Es arī. Vienkārši ļoti skaisti. Kā tev šķiet, kas tur varētu dzīvot? Nezini? Manuprāt, šeit varētu dzīvot viens hokejs, bet to it kā stāstīja mans tētis, bet es neesmu pārliecināts. Jebkurā gadījumā, lai kas tur dzīvo tajā mājā, viņš noteikti var lepoties, ka šī ir viena no skaistākajām mājām ķēngragā. Tas ir viss noteļ. Kā tev šķiet, cik viņi varētu maksāt? Es domāju, ka diezgan aptuveni ap 200,000. Es arī varbūt pat vairāk. Jebkurā gadījumā tas ir kaut kas pārsteidžos starp šīm dzīvokļiem. Īrējot vai pērkot dzīvokli, ķēngragā ir jārēķinās, ka šīs rajons salīdzinot ar citiem nav dārgākais. Dzīvošana šeit ir salīdzinoši lēta. Vidējās cenas par vienistabas dzīvokli ir sākot no 170 eiro līdz pat 250. Tomēr jāņem vērā, ka cena ir atkarīga no dzīvokļa stāvokļa. Ja ir vēlme pēc lielākām telpām, tad būs jāšķirās no 250 eiro līdz pat lielākām naudas summām. Ķēngragā ir ļoti maz privātmājas. Lielākoties dominē daudz dzīvokļu ēkas. Atrast sev piemērotu mājokli šajā rajonā nebūs grūti, jo piedāvājuma klāsts ir salīdzinoši plašs. Nē, nu vispār feini. Dzimtsarakstu nodaļa ķēngragā. Jā, viss šeit ir par rokai. Arī salolāties tu šeit vari. Jā, es tā skatos. Kā tev šķiet, cik gadu laikā cilvēki šeit nāk un salolājās? Godīgi nezinu, varbūt tas aptuveni skaits varētu balstīties kaut kur ap 200 vai 100. Domā tikai ķēngraga iedzīvotāji vai kāds vēl speciāli brauc šajieni? Es domāju, ka tikai ķēngraga iedzīvotāji. Nē, nu, zini, baigi feini. Tepat tu dzīvo, atnāc un nekur pat nav jāiet tālu. Nu, pavisam glauni. Pavisam glauni. Atnāc, paraksties un viss kārtībā. Tas gan. Ļauj man minēt, šī ir skola. Jā, tā ir skola, kurā es mācījos. Oho. Pabeidzu visu 12 klases. Ļoti daudz atmiņas un gan patīkams, gan stāsti. Kādas tad ir tās atmiņas? Protams, bērnībā jau sākās ar visu ar ābolu zakšanu, un tepat pie skolas ir daudz dzīvojumu mājas, kuras arī viņām augā arī ābols visāds. Mēs pārāpāmies. Es nezinu īsībā, neesmu gājis šeit garām, bet parasti vasarā mēs noteikti gājām viņām garām un līdām pāri sētē un zagām ābolus. Kurš gan droši vien nav zagdas vienkārši ābolus bērnībā. Nu, kā kurš? Nu, klau, bet par tām skolām ķēngragā vispār daudz skolas ir? Vai arī maz? Jā, ir kaut kādas 4 vai 5 skolas ķēngragā pavisam, ja nemaldos. Tā jau arī vajag forši tādā ziņā, ka nav jādomā, kurā skolā tad iet, ja jau vesels 4 izvēles. Par izglītības iegūšanu ķēngragā nebūtu jāuztraucas. Bet kā tad ar izklaidi pēc garas mācību dienas skolā? Mēs ar Ruslanu vēl atceramies, kā bija mūsu bērnībā. Agrāk mums bērnībā vispār nebija tik daudz bērnu laukam, tāpēc mēs izmantojām kokus un rāpāmies viņos virsū. Tā kā es to tagad daru līdzīgi, ja? Jā, un mēs izlikāmies, ka mēs esam kaut kādā, nezinu, lidmašīnā vai vēl kaut kur nopietni. Kā ir ar bērnu laukumiem, vai tad nav ķēngragā? Tagad ir ļoti daudz sacelt, tā kā... Jā? Cik ir apmēram? Es tagad to pat īsti nepateikšu, 11 varētu teikt. 11, 20. Bet tāpat bērni rapjos vēl kokos vai arī, ne? Es nezinu, neesmu novērojis īsībā. Tagad varbūt pat mazāk. Visiem ir planšeti, telefoni rokās, un viņi pat, man liekas, neiet ārā no saviem dzīvokļiem, tāpēc... Nu, bet jā, nu gadījumā ir kāds, kurš to grib darīt, tad jau rekā ir koki, jā, tomēr šeit ir. Rāpjoties kokos gan jāatceras par savu drošību, lai pēc tam nesanāk piedzīvot krēņķus. Koki gan nesot vienīgā izklaides vieta. Netālu atrodas ķēngraga dīķis, ar kur Ruslanam saistās vēl kādas bērnības atmiņas. Jā, principā šeit es arī pavadīju lielākoties ziemas daļu. Noteikti es, man liekas, uz šī kalniņa arī dzīvoju pie šī dīķa. Ja šeit parasti viss sasalst un uzbirst ar sniegu, un šeit
visi bērni ar ragavām, ar tiem ābolīšņiem slidinās lejā, un tur vēl arī parasti cilvēki notīra laukumiņa un slido. Tā arī katru ziemu šeit notiek? Jā, šeit principā tā arī notiek, bet kā var te šobrīd redzēt, nav īsti ziemas un sniega arī nav, un tāpēc arī bērni šeit arī nav. Dīķī nav ieteicams peldēties, taču vasaras laikā sauļoties gan varot tepat Ķēngaragā. Atnāc ar savu deķīti un nemaz nav jābrauc uz plūdmali. Atpūsties Ķēngaragā patiešām var. Nē, sākumā īstenībā tu man diezgan sabiedēji ar tiem tekstiem. Es tiešām atbraucu, un tas pirmais iespējas, kā jau es pirms tam arī minēju, bija tāds, kā bija, bet beigās jau nav jau tik traki ar to Ķēngaragu. Tas nebija mans mēģis tevi sabiedēt, bet tas ir tā kā mans skatījums uz Ķēngaragu un mani stāsti. Tas ir kā es to uztveru, un varbūt citiem cilvēkiem, iedzīvotājiem ir pavisam sādāk, jo cik cilvēki, tik viedokļi. Pareiza vieta, cik cilvēku, tik viedokļi. Tāpēc satiksim vēl kādu vietējo iedzīvotāju. Šoreiz tā būs Indra, ar kuru turpināšu pastaigu. Priekšstata esmu gūst, tomēr daudz kas vēl jāatklāj, un kur gan to var labāk izdarīt, ja nevienā no skaistākajām rajona vietām – Ķēngaraga promenādē. Tā šeit esot uzbūvēta pavisam nesen, bet jau paspējis kļūt par apmeklētu atpūtas vietu. Vietējie iedzīvotāji tiešām ļoti labprāt nāk un pastaigājās, jo tu var fotografēties un pabarot tos putnus, un bērniem parasti patīk, tad viņi skraida. Un vasarās, jā, tad, kad tas sniegs nokūst un ir zaļš, tad cilvēki nāk ārā un taisa savus piknikus bieži vien krastā. Tagad tā neizskatās, ka varētu kaut ko piknikot, bet kaut kā tagad ūdens ir daudz, viņš atkāpjās tālāk uz to pusi, un tad ir tas krasts lielāks, un tad katrs iznāk ar savu mangālu un cep šašliks un sauļojās visādi. Tā kā vietējā pludmale varētu nosaukt. Kas tas tālāk ir tajā Ķēngaraga otrajā galā, ko tur varam ieraudzīt? Tur ir pirmkārt uztaisīts ļoti foršs putnu vērošanas tornis. Te varbūt, ko mēs viņu varam redzēt. Tur var uzkāpt augšā un vērot gan Daugavu, gan dažādus putnus. Un vēl tālākajā galā ir Jumprau muižas drupas. Kādreiz esot, faktiski viņi ir mazjumprau muiža. Tā vismaz viņi saucās. Tur esot bijis klosteris mūķeņu. Bet tagad vairāk nav, vai ne? Tagad tur ir drupas. Izklausās iespaidīgi. Jāiet apskatīties, kā tur izskatās. Padomu laikos šī visa teritorija bija atdota mazdārziņiem. Un līdz ar to paši iedzīvotāji nemaz nezināja, ka šeit ir vispār kaut kādas tādas vēsturiskas vērtības, kā kaut kāda muiža bijusi. Un tikai tagad, kad pagājušā gadā visu pagarināja šo promenādu un šo teritoriju iztīrīja, un vienā no tām ēkām pat tur bija veikta kaut kāda arheoloģiskie izpētījumi, tur bija pētījuši tos pamatus tajā ēkai, tad vispār arī tas viss kļuva pieejams iedzīvotājiem, un kad varēja tagad uzstādīt soliņu, var nākt un braukt, skatīties un ar riteņiem apkārt braukāt. Kā tas sanāk? Agrāk te pilns bija ar tādiem kā džunglējiem? Te bija riktīgi džungļi. Te īstenībā gar Daugavu tā nemaz nevarēja tik viegli pastaigāt. Te bija tādas kaut kādas vienkārši iedzīvotāji iemīt staciņas kaut kur starp krūmājiem. Līdz ar to nebija pieejama tāda brīva teritorija pie Daugavas kā šobrīd. Un tāds skaists skats bija nozakts faktiski. Šī ir vieta, ko Ķēngarags var lepoties. Te ir forši, skaisti, tīrs, kārtīgs un zaļš vasarā. Tā kā tur šeit, ja kāds vēlās pārbraukt dzīvot, tad es ieteiktu, te vasarā atpūsties nākt. Šī gan nav vienīgā vieta, kur var atpūsties. Ķēngaragā ir arī parks. Tur atrodas Ruslana minētais bērnu laukums, taču bērni gan nesot vienīgie, kuri te varot ālēties. Arī vecākiem te atradīsies izklaides. Centrālajā daļā parkam vasarās notiek Jāņu ielīgošanas pasākumi. Manuprāt, kad kaut kādu 4. gadu varētu būt. Tad jau visiem tad lusīga līgošana tepat arī, nekur tālu nav jāiet. Tā kā vismaz kaut kas, jo Ķēngaragā nav kultūras nāmā vai bija tāda doma ideja tepatās pāri ceļam tajā pusē,
taisīt lielu kultūras un izklaižu centru, bija pat publiska apspriešana, bet šobrīd neesmu dzirdējusi, vai tas projekts kaut kur tālāk būtu nonācis. Tad sanāk, ja es gribu uz kādu kino vai kā teātrā aiziet, tad tomēr būs man uz to centru jābrauc. Tomēr jābrauc uz centru. Vienīgais, kas šeit šobrīd ir tur mājās iekšā, bija kādreiz 62. vidusskola, un viņā skolas vairs nav, skola likvidēja un uztaisīja bibliotēku. Tā kā tad ir arī... grāmatas var palasīt? Grāmatas var palasīt, tā kā tomēr kultūras iestāde kāda arī ir Ķengravā. Tik daudz jaunu iespaidu vienas dienas laikā. Tagad gan jūtos nedaudz sagurus no lielās staigāšanas. Vajadzētu kaut kur apsēsties. Droši vien jau ka promenādē. Tur bija tādi smuki soliņi, kur arī noskaidrot pēdējās lietas. Atceros, ka Ruslans teica, ka ķengragu bieži dēvējot par maskačku. Interesanti, vai Indra arī tā domā? Katrā ziņā, jā, ja pasaka ķengrags, tad bieži vien, maskačka, tur jau tāds aizdomīgi visādi tipi un tā, bet tā maskačka, tas nav tomēr ķengrags, jo ķengrags ir tuvāk uz dārziņu pusi un maskačka vairāk skaitās tā kā tur aiz Lido uz centra pusi, tā kā tomēr arī dalās tā Latgales priekšpilsēta. Un manuprāt, kad šis gals ir tiešām tāds jau mazliet tāds tuvāk laukiem Rīgas nomalei un tāds zaļāks. Vienīgais, jā, ka viņi uzskata par guļamu vagonu, kur visi cilvēki, kas strādā Rīgā, tad atbrauc vakarā tikai pārlaiž nakti un tad no rīta atkal dodās uz darbu. Bet tā ir taisnība? Tā ir, jā, tā ir. Jo īstenībā, ja mēs tā skatāmies, lielākās darba vietas tiešām ir kaut kur tur centrā vai tā uz vietas, veikali, pārdevējs, kaut kādas frizētavas, skolās var strādāt. Ir jau kaut kādas darba vietas arī tepat apkārt, bet tā, lai teikt, ka kaut kas tāds liels un tādas ražotnes milzīgas, tad vairs nav. Ķengravā dzīvo vairāk ģimenes ar bērniem, vairāk jaunieši, studenti, vai kā tad ir īsti? Manuprāt, es esmu kaut kā konstatējis pēdējā laikā, kad Ķengravā ļoti daudz ir parādījušies iedzīvotāji no Latgales, kas brauc, varbūt sākumā tie ir studenti, kas brauc studēt uz Rīgu, un pēc tam, tad, kad viņi apprecās, viņiem rodas ģimenes, ka viņi arī tepat arī paliek un nopērk dzīvokli. Un vismaz man tā ir ļoti daudz pazīstama, kas ir tā kā iebraucēji no Latgales puses, un īstenībā tepat tā Maskavas iela arī ir jau tiešais ceļš uz Latgali, tā kā droši vien, kad tuvāk mājām varbūt tā. Un kā ir, piemēram, jaunām ģimenēm ar bērniem? Vai šeit vide ir tāda atbilstoša tieši ģimenēm? Jaunām ģimenēm ar bērniem ir ļoti atbilstoša vide, jo Ķengravā ir pāri pa 10 dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu. Skolas ir arī jāsaka, ka proporcija ir no 8 skolām, 5 ir mazākumtautības skolas un tikai 3 ir latviešu skolas, no kurām viena vēl ir internāta skola. Līdz ar to patiesībā paliek 2 skolas, 25. vidusskola un Rīgas lietuviešu vidusskola, kur latviešu valodu māca pēc latviešu valodas mācību programmas. Tad ar to ir jārēķinās, jā, kad teiksim, ja tā ir latviešu ģimene. Un tāpat tās arī ar bērndārziem ir arī diezgan liels rindas uz bērndārziem un latviešu dārziņiem. Teiksim, tā lielāks rindas nekā uz mazākumtautību dārziņiem. Staigājot pa Ķengraga ielām, bieži nācās dzirdēt krievu valodu. Jautājot Indrai, kāpēc tā, viņa skaidro, ka tā ir bijušā padomju armijas teritorija, un toreiz uz dzīvi šeit pārcēlušās arī daudzas ģimenes no bijušās padomju savienības. Bet kā ar šobrīd? Ja māk tikai latviešu valodu, es teiktu, ka Ķengravā droši vien būtu sarežģīti, jo tomēr veikalos, lai arī ir valodas likums un ir kā visiem cilvēkiem, kas strādā, ir jāzina valsts valoda. Es esmu saskārusies ar situāciju, ka cilvēki konsekventi runā tikai krievu valodā, un es domāju, ka ir sarežģīti. Dzīvojot Ķengravā, būtu jārēķinās ar šo faktu. Taču pirms pārcelties šejien ir svarīgs arī sabiedriskais transports. Vēl jau vairāk, ja nav personīgās automašīnas. Ar vienu tramvaju jau nepietiks. Ļoti laba satiksme uz visām pusēm.
dažādi veidi, gan ir vilcieni satiksme, gan autobusi, trolejbusi, tramvajs, var ar mašīnu braukt ļoti ērti. Nu ko, diena jau ir pagājis. Esam atraduši ne tikai jaunus draugus, bet arī Ķēngaraga centru. Dzīve arī šeit nav nemaz tik briesmīga, jo galvenais jau pašam domāt par savu drošību, un tad jau arī viss būs kārtībā. Varat pārcelties uz dzīvi Ķēngaragā vai arī turpināt sekot mums arī nākamajās nedēļās.